šitā nebūs pirmā. Kā ne? Nē! Tas neskaitās. Kā tas ir tūlīt otrā aizies? To es paņemšu. Un apgriezīs. Pēc 10 Jā? kārtiņa. Nē, ne jau kārt 10. Es domāju. Nosir. Jā. Jāmaina tā pavada. Kaut kas tev tur nepatīk, ja? Kolēģi, sveiciens! Šodien nedaudz savādāks formāts. Esmu kopā ar Artūru Steinburgu, ļoti pieredzējušu Čau visiem. Karpinieku, jā. Kas mums šodien plānā? Iztirzāsim divas populārākās, modernākās šā brīža disciplīnas, jā? Jā, karpu copē, vai ne? Jā. Metoda feeders flats, ko es tā kā pēdējā laikā promotēju un kas man ir iepaticies, un tu pārstāv Klasika, modernā. Jā. Sauc kā gribi. Lai mēs padarītu to pasākumu interesantāku, mums ir tāda neliela, kā tu saki, starpsavītes, ja? Starpsavītes, jā. Sacensība savā starpā par pirmo noķerto zivi 1 punkts. Par lielāko zivi 2 punkti. Par Kopēji. skaitu arī 2 punkti. Un par to, lai man arī ir kaut kādas cerības, kādā no tām kaut kādu punktiņu savākt, ir jānoķer dažādas sugas, respektīvi līnijas. Paga, kopējais svars nav? Kopējais svars nav. Ok. Ja, kopējais svars nav. Pa lielam mēs to izlīdzināsim uz to skaitu. Un komentāros arī rakstiet, kas jums patīk vairāk. Klasika vai metoda feeders, par to arī dabūs 2 punktus. Tas gan paliek. Simpātijas, jā. Jā, skatītāji simpātijas. Tā, skatāmies tālāk un, jā. Ja neesi pierakstījies kanālam, izdara to. Tur apakšā podziņu subscribe, nospied viņu. Ja patiks, īkšķīts augšā, ja nepatiks, īkšķīts uz leju. Tā, lai mums ir interesantāk viss tā padarīšana, mums ir šodien Starbaits un Sensas. 2 dažādi sastāvi. Viens ir tāds salds, kas piestāv vasarai, jūnijam. Rekur zemenīte, skopeks, kas mums te ir? Mango. Un otrs ir tāds niknais. Zivīgais, jā, gaļīgais, jā. Ar halibutu un tā tālāk. Akmeņš ķērs papīrīts 1, 2, 3. Tas, kurš uzvar, tas izvēlās? Jā. Akmeņš ķērs papīrīts 1, 2, 3. Akmeņš ķērs papīrīts 1, 2, 3. Akmeņš ķērs papīrīts 1, 2, 3. Es saldo. Labi izvēle, ja? Nezinu, to arī redzēsim. Laižam. Dinamika sāk pieaugt. Un tad palika pavisam nedaudz smalkais. Mēģinās pakāpeniski palielināt frakciju, palielināt kumosus. Kas tas ir? Tas mums ir 14. Kaut kāds pusītis, piegriezīs kaut ko veselu, iedos iekšā. Tā, lai zivtiņai tur ir interesi grozīties. Jo no tā smalkā tur nekas nebūs, putekļi vien ir. Un ņemot vērā, kad pirms tam tika pievienots nedaudz hot demon šķidrums, kas ir piparotais, jā. Pie izlozes arī sagāja. Man tika zivīgās boilītes. Un plus vēl asais atraktants. Jā, tā tad to arī nedaudz pieliks klāt, pavisam čučuķi. Tā kā viss lēnām sāk notikties. Arī misteram Zabaram bija tikko copīt kaut kāda indikācija. Arī nekas neuzsēdās. Saimnieks pirms tam minēja, ka tās zivis vai nu ir iznārstoši, vai nārsto, vai tūlīt nārstos, jā, tā tad tas varētu būt par iemeslu tam, ka tā cope ir tāda saudabīga. Līdz rītdienai mums laiks ir. Punktu skaitīsim rītdien. Cope! Wow. Labs. 16. Kuterīts. Tikko Čokt. cigareti ied. Ir redzēti gadījumi, ka džeki pieskrienās smēģi zobos un kaut ko pūš oglīt vai ko. Netīšām, ja? Ķipa. Shit's happen, jā. Jā. Bet
tikko pārved. Nu, jā. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka vajag kaut ko. Mainīt, ja? Nu, bišķi kaut ko jaudīgāk iebarot, jā. Jo arī tuvojās nakts. Lai tur to zivtiņu ne tikai piesaistītu, bet arī noturētu. Lai viņi tur grozās. Smuka. Es drīkst paņemt jūsu dārgo sačuku? Vai Un tā vēl pātru. Vēl pātra? Jā. Nu, šie ir desmitnieki kātiņi tādi smalkie. Jā, bet pasties, redzi, tas kāds ir krastā. Pagaidi, es tūlīt iespēšu ūdeni. Ko tas nozīmē? Es saprotu, ka tu mēģini izlavierēt no kalnpilnā zāģa. Labi. Jums jau 15 minūtes iet, un Arturs sākam. Pagaidi, nu iemet to kātu, lai beidzot tās. Es vēl neesmu gatavs. Man jānobriest. Es eju taisīt barību. Bet saprotu, ka tās zivis tāpat tiek fiksētas. Protams, bet es jau montēšu. Nu, bet manā telefonā arī ir. Ko? Manā telefonā arī ir. Jā? Kur tad ir? Kā, Kur ir bet tā- tavs telefons? Es nelaidīšu no rokām ārā. Jā, jau arī. Bet, nu, pag, vēl jau. Kā šturmē to krastu. Pāries pāri. Nu nē, manā sektorā. Iztramdīs tev tur tos līņus. Es ceru, ka te brekši ir. Būs ziepes. Nu, pasties, viņš vēl man makšķeri gribēs tūlīt. Nolikumā par to nav nekas minēts. Jā. Nav jau vairs tā godīguma mūsu pasaulē. Pirmais rauns beidzās. Jep. Cauri ir. Pavilkt ārā? Nē. Pasties, reku te padākā, vai tā ir tavējā? Manai reka jau šoklīdero redzēt. Fenkl, little star. Paga, kā Jau, nu labi. Paga, kā bija tas? Tā. Tagad. It's the one and only D-O-double-G. G-spot, motherfucker. Nenolauz man spici. Paldies. Aizies pie Sīmaņa jaunu. Paskat! Šī smukē. Uf. Kā teiks Zvīn. mūsu kolēģis, ne? Pag. Ļauj viņai ieraut gaisu. Kā tev tur bija? Klik. Tur ir? Pirksts neievēr. Un tagad vēl... Nu, glīts. Nav liela, bet maziņa. Nav liela, bet maziņa. Nav liela, bet skaista. Nes. Vismaz pa sajūtīs zivs svaru. Smaga. Nu, šito varētu nosvērt intereses pēc. Jā? Tu piesaki Big Fish? Nu, izskatās lielāk. Kaut gan tās ādinietes, tās ir... Baigi skaistā. Redzi? Kaut kas viņām tā kā... Bet arī nav nobražājusies, jo pēc nārsta viņas ir nobražājusies. Skaisti. Apsties, kā nomainīja pavadu.
Viss apakšā lupiņa. Šis bija tas kāds, kas tev nerealizējās, jā? Jā, svinīšu nost. Šoreiz nokrita. Up. Un atkal silikonīši tikai citā krāsā. Tā arī var, jā? Puišiem patīk silikoni. Jā, daudz un lielu. Arī spinningdotājiem. Šis tāds maziņš, ne tā? Silikoniņš. Tikko kārtējā copīta bija, bet drošības labad reka tāda āķu asināmais. Iebās spicīti, paļurkā, turp šurp, pārbauda visi glīti, pretgājas un paskatās visi feini. Un tad, kad šis viss sadurstīts, tā kā sviestu var nogriezt ripiņu nost un turpināt lietot līdz OMC ražotājs. Tas, ko es mēģinu pateikt, ka tārpi, tas ir čakars. Klasiskajā feederī vai vēl vis, kur ir jāglabā, viņi jāņemās ar viņiem. Šīs te boiliņas, kur dažas buņģiņas daudz arī nevajag, kāds dažādas krāsas, garšiņas. Ja jūs ticat tām garšiņām, man pagaidām tā garša neasociējās ne ar ko. Krāsa, jā, kaut kāds kontrasts un tā. Viņas visas smuki smaržo, viņas var dot bērniem paspēlēties, patīkam ar viņām darboties. Kāpēc es darbojos ar metodi? Jo man liekas, ka tas pasākums ir bišķiņ vieglāks. Varbūt nedaudz mazāk inventāru, vai manā gadījumā, teiksim, der kaut kas jau no esošajiem feederiem. Tā, jā, nomaina auklu, dažas barotavas un pašas sistēmiņas, bet principā nekas baigi daudz nemainās. Kā ir ar karpu copi? Uz dienas sesiju, ja mēs runājam, atbraukt pa lielam, līdzvērtīgu komplektu var savākt. Arī visu pa vienkāršo, jā. Tu pats redzi, ar ko es baroju, tā tad arī pieņemam tas viss. Un redzi arī, kas man ir pa esmām, tā tad tur arī nav kaut kādi kosmiskie kaut kādi kombinācijas vai izmaksas vai kas. Savukārt, ja brauc tur 2, 3, 4 dienas, 100 stundas, jā, tomēr tev vajag kaut kādu elementāro komfortu. Jā, tas viss paredz tur. Tas ietilps teltis, jā, kas normāls materiāls, kas pat ilgstošu lietus gāzi iztur, jā. Gultas, jo no piepūšamā matračī grūti piecelties. Bet tāds mīts, ka tā karpa cope ir dārga. Principā, es ieejot Salmo veikalā, redzu, ka tur ir kāda 50 €, es viņus arī iedevu pacilāt. Nē, kā? Tas, ko es vienmēr esmu uzsvēris, ķer makšķernieks, nevis inventārs. Piekrīt. Tas jau pārējais, tur pieņemsim 4, 5, 600 par kātu, jā. Tas ir priekš tevīm. Tas ir tavs darba instruments, sajūtas tavs. Jā, višķiņ piespēcē. Bet vairāk no tā zivi tu nenoķers. Ir kāti, kuri, pieņemsim, tālāk metīs. Bet tev arī tehnika vajadzīga, jā, tur jāpatrenējās. Bet ir tāda kāta, jā. Tas noteikti nav starts. Lai tu saprastu, kas tur notiek, pilnīgi pietiek ar kaut kādu basic. Protams. Tāpēc, ka... Arčo! Oi! Jā, ručka uz otru pusi. Gribēji duplet? Saprot, nomaini, paņem pārējā. Bet pasties tajā punktā uzreiz, ne? Šķilo verot ar vienu.
Pagaid. Ņem šito labāk. Arturas. Nu, kā mums te notiekās? Tā mums te notiekās. Gribējām dupleti, sanāca triplets. Feeder punkts nostrādāja. Tas, ko es tā kā biju ilgāk jau pabarojis. Tur ok, viena copa, otra copa. Kur tur zivs vēl cīnās. Smuka. Bet ar otru kādu bija interesanti. Pirmais metiens manā izraudzītajā distancē, dīķa vidū. Nu, ne vidū, bet teiksim tā, uz vidu, jā. Un, nezinu, cik viņi tur pastāvēja, 3 minūtes un aiziet. Bet es domāju, ka tas ir tāds periods, kad tā zivtiņa sāk ēst, jo Artūram arī uzreiz bija, bija copa vienkārši. Tas bija tāds čik un... Jā, bet pamanīji? Nostrādāja, nosacīt pie tuvie punktu un tā, lai es vispār klusēju. Jā, nu jā, viņš joprojām vēl tur cīnās. Fīderīts ripā. Simtnieks fīders. Nu, varbūt ar tām zivīm nevar tā cīnīties, kā Artūrs var ar savējiem, ja? Tā, ka tā droši, bet tik galā ar lielām zivīm pārāk. Es tūlīt jau. Nu tā izskatās triplets. Bam, bam, bam. Šitā, cik te būs? 8 ir? Es domāju, ka nē. Nezāds 7 varētu būt. 6. Uzsvars, tāds skaists stīs. Galvenais jau nav rezultāts. Galvenais nav rezultāts, galvenais ir forši pavadīts laiks, tieši tā. Un galvenais ir tas, ka metode ir vadībā. Ar pagaid, cik punktiem? Labi, pirmās zivs punktus atdod tev. Tikai lielākās zivs punkts. Skaits? Man 3. Arī? Nu, bet tās 2 neskaitā. Tagad vēl 2 skodus pieskaitā. Par 2 skodiem pienākās 1 zivs, jā? Nu labi, tā kā uzlīmes, tu sakrāji un tad daboni mierinājumu balvu. Skaisti. Izskatās, ka nakts būs Darbīga un karsta. Mēs tagad palaižam. Mums ir punkti par Big Fish. Izskatās jau, ka manējā no šīm 3 tiešām būs lielākā. Skaisti šādi te. Paldies tev, zivtiņ. Paldies tev. Skrien atpakaļ. Super. Jā, ka bruksīts. Operators dabūja mums steigties palīgā.
Tā. Tev mēs uzsvērsim un tad arī vai visu vaļā, jā? Mīts vai patiesība tas, ka klasiskā karpa copa tās tomēr ir lielas zivs un metoda feederi īsti nē? Nu, es teiktu, ka nē, ka tā nav patiesība, jo pats biju tiesnesis vienā sacensībās Fleta, kur lietuvietis, es gan nepagūvu aizskriet, nočekot uz ko un kā, bet pēc tam viņš parādīja to pavadu, parādīja āķīt, berga dīķos 20 plus zivīzu. Jā, nu tā tad, un neviena reize ir lielas zivis ir izvilkts uz mazā mājasmā. Nu jā, bet kopumā, teiksim, klasiskā karpa copa vairāk droši vien, ka tendējās uz to lielo zivi, vai ne? Nu tā, idejiski, tu brauc makšķerēt, taču tu neķer kilogramu 2 vai tur. Nē, nu katram ir savs mērķis, nu skaties, pieņemsim, ja mēs runājam par sportu, jā, mērķa zivs lielākoties ir, es runāju par pasauli, par čempionātiem lokālajiem, tur tomēr ir 3-4. 2, 3, 4 tur tādi. Un savukārt pēc tam nākamais jau ir tie, kas brauc pēc trofejām. Mums ir tur Latvijā viens tāds azartisks čalis Mārtiņš Zeltiņš, jā. Viņš tur braukā pa Savaļām, pa Daugavu, jā. Viņam neinteresē, pieņemsim, braukt uz komercdīķi. Viņš caur brīkšņiem brienu mēģina noķert to lielo vienīgo. Man kā metodē patīk tas, arī forelēs savā laikā, kad gāju, man patīk baudīt to procesu un man patīk tas, ka es varu ķert vairāk, nekoncentrējoties uz kvalitāti, bet baudīt, teiksim, to kvantitāti. Pasties, ievedu boilītes, cik tu biji pagūs sakrašot, sagriezt un veselās. Uzreiz bija copīt. Tātad droši kāpinam. Pabarot vajag. Zivīgais strādā. Es, starp citu, man tagad abas zivis paņēmu uz saldo. Saldo, jā? Jā. Es ieliku barību, man ir saldā barība un pelets ir kukurūza. Un paņēmu uz to skopeksu. Tā kā gan viens, gan otrs taisa rezultāti. Jā. Tā kā turpinam. Lūk, un piebērs visu to pipariņu. Jaudīgs. Tāds sarkanīgs. Es pieļauju domu, ka iekrāsos bāzīti arī. Daudz ne, drusciņi. Tūlītās uzlies ūdenīt un ļaus bišķi padzerties un pa to laiku pabūvēsim nometni. Turpinām sagās. Nopietnas pretinieks šodien, kurš vispār nesaprot, ko viņš dara. Es nespēlēšu to spēli. Tev nepatīk? Nē. Man šā spēle nepatīk. Es nezinu, kāpēc, bet man nepatīk. Man arī nē. Kamēr es to 16 nedabūšu, man šitā spēle nepatiks. Es izgāju uz Big Fish. Kur? Iebarojumu. Tīri uz Big Fish, jā? Jā. Veselās boiles sagāz iekšā. Bet viņas reāli neēd, vai ne? Tā kā viņš spļauj ārā. Boiles? Jā. Nē, kā, viņām ir tie rīklas zobi saucamie.
ar tiem viņa spiež un, rī nost. Ja. Jo to jau tu pēc tam arī, pēc kaut kāda laika, tādā uzglabājumā somā maisā redzēt, ar ko viņi barojās. Tev otrs pics arī raustās. Jā, Auklā? tas nav mans, nē. Es nesaprotu, pa kuru galu te. Jā. Redzi? šitā gan Spilgtajām auklām priekšrocība, jā? Jā. Naktas copē. Vispār vienkārši. Galvenais, ka šī... Tāpat arī. Un, nezinu, es īsti nepiekrītu tam mītam, kad lielās zivs baidās spilgtās. No auklas, jā? Jā, Mhm. no krāsas. Jā. Vismaz kontekstā ar komercdīķiem. Mhm. Savvaļā, jā, tur vēl var diskutēt. Jo tāpat tev 10 metri ir šoks apmēram, jā? Man? Nē, vispār. Par klasisko karpcopu. Un plus... Bet šoks pītā? Tur, kur atļauj izmantot, jā, lielākoties visi izmanto pīto. Kaut kādu grimstošo vai ne, un savukārt ir dīķi, kur to nedrīkst darīt, rekti padās. Ir pārskaisti. Nav jau liels neču. Pieci. Number 5. Skaisti. Laidīsim. Paldies tev. Skrien. Super. Tad, kad es ieraudzīju veikalā tos daudzos tur knibuļus, konektorus un visādas tur virpulīšus, griezulīšus, es sapratu, ka tā sistēmas iešana ir iespējams ir gana sarežģīta. Principā nē. Zin kā, marketings strādā, ja, un visādas jaunas knibuļus tev jāpiesaista izdomā kompānijas, bet patiesībā, ja mēs runājam par līderiem, ja, ir pamata, ir inlines, ir klipšu montāža un ir helikopters. 3 pamati. Un šis ir saucamais tas klipsis, jā. Tātad līders bez svins erdens, konus, pats klipsis un ātrās sakabes griezulītes. Jā. Tātad tu tenī pleciņā ievieto svinu, uzmauc konusu. Un pats redzēja pie copes, svins nokrīt nost, zivs paceļās augšā un daudz vienkāršāk izvadīt. Un savukārt šeit stiprini pavadu un uzmauc to pretsavērpšanās konusu virsū. Pirmkārt, lai pavada nenosprūk, ja, un samazinās sapīšanās iespēju. Un šī ir viena no vienkāršākajām pavadām, ko bieži vien izmanto. Šī konkrēti man Džeki prezentēja. Tad, kad mēs uz Franciju braucām, iedevu paraugām, ko izmanto Balatonā. Doburum laba zivs ir. 3. 13. Blin, Artūras. Pats, cik vēl otrā izskrēja.
Aukos gan ir. Nē, man liekas, viņi nav. Kāpēc viņam tāda poza ir, tā kā viņam patiktu? Man patīk. O, man arī. Rapus? O, Man zivs, man liekas. O, te ir viss. Tagad mums šitā bija. Es arī biju vienu brīdi triples. Tas bija labi. Tā jūs redzat normāli. Tā ir tavējā. Tā manējā, jā, bija. Ā, nē. Ir? Ko? Celmā. To jau klāt, jā? Jā. Var viņu. Bet es ar šito varu savākt. Vienīgi man pavadi ir plāna. O, bļāviens. Es Fuck. tev teicu celms. Pagā. Kur? Nu, Bļa, kas tam? tā ir viss! Šitā iet ieskaitē? Jā, kā atsevišķa suga. Celmzivs. Pīrī! Oj! Divas zivis. Bļēns, kas te fucking notiek? Ej, dirst. Pagaidi. Nu, kur iedos? Jā, reku, jums ir live reportāža, kā Zaboram ir 2 kārti. Jā, viņam ir 2 kārti. Nedirši. Tev, nu, davai rītā pamodiniet mani, jā? Rekur viņam viena, rekur viena. Ne. Rekur viena iet, jā. Rekur otra viena. Jā. Tu teici, ka jāiet uz turieni. Es teicu, es jau man. Nē, šitā ir tuvāk jau pietīt. Ču. Vat nepalīdzēšu tev. Es gribēju jautāt, bet es sapratu, ka nevajag. Ka tas nebūtu smuki šajā brīdī. Cik pat celmzivi? Punkts. 16. Bet es dodu tev uzreiz vienu sugu klāt, tā kā paļubom. Pa celmzivi tev pienākās. Nē, viņam vienkārši veicās. Es tikšu. Tiksi? Jo. Nav. Labi, labu nakti. Apā! Vēl man tūlīt kredīts beigsies. Pagaidz, vēl nav svētdienas, izpisīs 16. Vēl pāris celmzivis un visu un atpakaļ spēlē. Bet tos laikam arī putni ienēsājot, ne? Tā kā līdaks un aseri. Es domāju, ka nē. Es domāju, zin kā kaut kādā brīdī tā zivs izrok vienkārši. Jā. Celmu saknes, visu šito. Nu, bez diršanas, rekur otrais. Tā viņš ar to pašu cīnās, nevar paņemt. Cik tas sačaks maksā? 324. Rekur otra arī. Tikai necel. Ne. Apā! Mēs jau neko nevaram Nu, kaut kā safilmēt. tā. Kaut kā Ar tā. tevīm jārunā.
Re. Viens. Viena. Bet Raimi iedomājies? Apā. Jā, būs. Kur tev apaļāt sačuku zivs? Pagad, tūlīt atnesīsim. To es tūlīt Tā kā mums ir punktiņš pienākās arī par lielāko zivtiņu, tad šo mēs uzsvērsim. Mēs tā rupjajā variantā, kur gultiņā neizkrīt ar. Kur mums ir svari, kur zina? Bet tas, kas mums te nebūs video, nebūs receptes. Jo visas zīvis peldēs tālāk. Šādi te. Līdzais peldēja. Nu re, tādā mājā šonakt paliksim. Klausies, bet te vairāk vietas nekā manā dzīvoklī. 2 stabnieks. Nu, super. Foršs telts. 2 gultas, priekšnams. Vienīgi, protams, ka tas viss ir jāstālē. Tas ir viens, pēc tam jānovāc. Tas ir otrs un trešais. Mūsu gadījumā nav iespējas arī piebraukt ar mašīnu. Tad tas ir arī jāatnes. Bet visādi citādi atmosfēriski. Kur meklēt zivi? Ja tu esi ieradies kaut kādā, teiksim, nezināmā vietā, dīķī, kā orientēties? Kādi ir tie paņēmieni? Pieņemsim, ja tev nav marķieris. Marķieri kāds ar marķieru pludu. Pirmais es skatītos kaut kādas salas viennozīmīgi. Nākamais, ko es skatītos, meklēt kaut kādas zāles. Ja? Bieži vien makšķernieki gan izvairās no tām zālēm, jo tev tas apgrūtina prezentāciju un izvadīšanu, bet patiesībā karstā dienā, kas notiek zivs, pirmām kārtām viņai ir ēna. Otrām kārtām zaļumi ģenerē skābekli. Tāpēc atklātā vietā tev tur skābekļi būs mazāk. Labi, mūsu gadījumā mums ir caurtecīts, vai ne, kas iedod iekšā skābekli. Savukārt, ja ir marķieris vai eholots dīperīts, ja, loģiski ir apsekot kaut kādu savu makšķerēšanas zonu. Ideālā variantā, ja tu spēj noteikti struktūru grunts, tad to atkal mēs atgriežamies pie pavadām montāžām, kā izvēlēties. Attiecīgo, jā, kaut kādas dziļuma pārējas. Jā, un nākamais es ieteiktu skatīties aplikāciju kaut kādu lejuplādēt, kur tu redzi laika prognozes. Okay. Jo zivs ir interesanta radība, viņai diemžēl, vai par laimi mums, jā, fizioloģiskā īpatnība ir tāda spiediens augšā, viņa arī ir augšā. Spiediens paceļās. Jā, viņai acīm redzot piepūšās tas pūslis, jā, viņai fiziski grūti, laikam tā sanāk. Lūk, un tātad, salas vienmēr ir potenciāls vietas. Salas, zāles. Zāles kaut kādas, jā, reliefa īpatnības, un tas, ko tu pats pateici, ko mēs vakar izsecinājām, ka tā varētu būt, un šodien tas lielam apstiprinājās, jā. Absolūti, jā. Uz nakti tā zivs pienāca pie krasta. Nesteidzies uzreiz samesties. Pavēro ūdeni, jo ātrāk vai vēlāk zivs sev parādīs. Tas, kas arī mums bija. Jā. Pa nakti te pazuda, uzliet saulīt, atkal tur tanī vietā parādījās. Es aizgriezos atpakaļ. Es pagājuši gadu, starp citu, arī šajā pašā dīķī biju. Mēs gan bijām tajā pusē, tajā stūrī, tur, kur es tagad metu makšķeri. Un baigi labi varēja redzēt, ka bija tādas iezīmējās tādas vietas, kur viņi izrādīja aktivitāti atkārtot. Tā kā viena izlec, pēc kāda brītiņa otra izlec vizuāli. Tu novērtē tas, ko tu teici. Kur zivs ir aktīvi, tur arī noteikti var mest. Viņi vienkārši tur grozās un viņi tur arī var pastāv lielāka iespējamība, ka atradīs to tavu lamatu. Pati sevi nodeva. Jā. Jā, 16.
Nu, un pasties. Tagad uzliku atkal to pavadu. Pagaies vēl zīvi, laikam neesmu izvilcis. Tu sačaku var iesmelt 5. zīvi. Tas skaitē? Kā galvenais, lai nav semerēt. Galīgi negribam augšā. Es pagaidām zivi pašu neesmu vēl redzējis. Bet es tev teikšu, ka pēc sajūtām tās zviņu karpas šeit ir jaudīgākas pa tām plikajām. Jā. Nu, nav tik liela, kā gribētos. Cīņa turpinās, kad zivtiņa veica kaut kādu savu ikdienas apgaitu. Tev dinamika pieklusa, un man teiko 2 copītes. Tātad zivs laikam atgriežas kaut kur tādā akvatorijā. Bet karpas skaitīsim. Rudenī? Nē, tik ilgi mēs negaidīsim. Sajūtas labas, skaists rīts, vēja nav, saule spīd. Bišķi ir arī pagulēts. Bet nu tāds, varbūt, ka nevajadzēja iet gulēt, varbūt, ka vajadzēja ilgāk gulēt. Bet mūs te baigā cīņa ir. Rezultāts. Jā, neticēsiet, bet man liekas, ka tu neizšķirtam patiesībā. Ja mēs skaitam punktus, skaita ziņā man 2 punkti. Lielākā zivs par 200 gramiem Arturs, 2-2. Pirmā zivs Arturs, 3-2. Nē, tad ir 4-2. Tev vēl tās sugas tur ieripoja vakar. Celmzivs, jā. Runājot par inventāra izvēli šai īsajai sesijai, tātad bankstiki ar busbāriem. Kāpēc? Kompakti, mazi, miniatūri, angļu stilā. Iedurt var zemē. Es zināju, ka būs viegli iedurt. Jā, ka te nav grāns kātiņi, kā jau vairākas reizes uzsvēru, 10 pēdas garumā. Tīri sajūtām, vai ne? Spolīts bigpita ar priekšā bremzīti, krāsainās aukliņas, tīri, lai atvieglotu izvadīšanu tumsas aizsagā, UV lukturu iedarbībā,
forši visu var redzēt. Mazie mikro svingerīši un, protams, signalizatori, kas arī atvieglo dzīvi. Teltiņā pagerīts. Tas, nozīmē, ka tu vari brīvi darboties kaut kur pa sektoru un jebkurā brīdī tu dzirdēsi copi. Galā klipša montāža, otrā arī ir klipša montāža ar iestatītu iespēju nomest svinu pie copes. Un lielākoties copas ir bijuši uz peldošo mākslīgo kukurūziņu, un tad pārējās bija uz vafterīšiem. Pavadiņas KDRX. Manā gadījumā setups ir 2 flat metodu 120 kāti. Šajā gadījumā, kad es zinu, ka zivs var būt arī pie 10 kg, vidējais izmērs ir 5, man gribās, lai es ar kātu varu to zivī savākt un pa savam, teiksim, vadīt, ja? Lai arī barotavas, ar kurām es strādāju, ir 30 un 45, salīdzinoši viegls uz 120 gramu testu, bet tā jauda, kas te ir vajadzīga, šoreiz ir svarīgākas poles. 6000 un 5000 izmēra feederas poles. Tā ir Magma aukliņas 0,30, 0,26 vienam kātam. Viss kārtībā, nekur nekas neplīst, visu var darbināt. Tepat blakus man ir kastīte ar visu nepieciešamo, kas tur ir vajadzīgs, barotavas, pavadas un tā tālāk. Kastīte ar vafterīšiem, 10 mm ir tas, kas vajadzīgs, dažādās krāsās. Un te ir tāda zvaigznīte ar peletes vienā pusē, otrā pusē barība, viss pa rokai, varu darboties. 2 kāti, vienā brīdī mēs ar tiem pašiem netikām galā, tad, kad mums bija triplets. Tā kā kaut kā tā, nekā sarežģīti, bet viss efektīvi strādā. Tuvais izšāva. Tas vispār tāpat, bet vidū, bet dīķa vidū. Jā, interesanti patiesībā. Šis ir tāds foršs novērojums, ka pa nakti strādāja krasts un tagad no rīta izteikti, un trešā zivs jau, kas ir no dīķa vidus. Nu labi, no vidus, bet virziens. Lielo ūdeni. Jā, lielajā ūdenī, ja. Nav krasta virzienā. Pa nakti tur nekā. Pa nakti tur vispār nekā nebija. Nu labi, tev bija pa kādai copītei, bet izteikti labāk bija krasts. Koks neskaitās. Koks neskaitās. Grūts. Jaunā suga Latvijā mēs. Tā kā interesanti. Kāds var padalīties ar saviem secinājumiem vai novērojumiem, kā tad tur ir. Jo parasti jau, Artur, kā tur ir, tu iebaro punktu un tu uzticies, ja, tam. Pirms tam jau izdara mājas darbu. Nē. Nē, ir maina, ja? Nē, nu kā, baro... Manās kaut kā arī iznācījums. Vairākas točkas gatavo. Tā skaitā arī dzen to. Jā. Nu, tas nav noslēpums, ka ar tumsas iestāšanās zivs bīdās klāt. Krastam, jā?
Nu, bieži vien tev ir divas iebarošanas taktikas. Tas ir Nu, ne arības. taktikas, bet programmas. Nu, saldais saļais, nu kā piemērs, vai ne? Un tad vienu punktiņu tu uztaisi tuvāk krastam. Ideāli, ja tur vēl kaut kāda reliefa niansīta, knifiņš kaut kāds. Nu, kaut kā tā, nu redziet. Tus zina. Hot rabbit liks? Okay. Starbaits, hot rabbit. Atsūtīt testam jauno produktu. Kur jūs manu tīkliņu nolikāt? Speciāli, ja, ko? Speciāli tīkliņš ir prom. Arī kur atkal uzcēlās, tas arī nav tavs punkts, vai bišķi tu tālāk tev? Man ir tālāk nedaudz. Bet jā, izteikti aktivitāte dīķa vidū, nu tā kā lielajos ūdeņos. Inčīgi. Inčīgi. Artūriņu padosiet, lūdzu, tīkliņu. Ienāk augšā. Tie ziedoņi ūdenī gan besī. Uz augpus. Tepat jau bija. Pārvērties par līnu, pārvērties par līnu, pārvērties par līnu. Abā. Rīta pirmā. Man? Ko tu gribēji skatīties? Neko vairs. Vēl tu savējo. Kur jūs man sačuku aiznesāt atkal prom kaut kur Lombardām. speciāli, ja? Man pasties, kā novietojuši. Perpendikulāri krastam. Tāpēc jau arī nebija ilgi Nu, jā. Ai, kādi jūs esat? Sukiletiši, bļa. Karūsa! Tā! Punkts! Tas ir punkts! Pagaidi! Klikts! Artūras, piedod, man jau likās, ka nav karpa. Šito jādabū. Yes, sir! Ir sugu punkts. Atnāk pie mums skaistu karūs. Saltkrējuma mērce. Parādīsim. Apā, šitās te kukainīts. Smuks. Jauki. Yes. Artūrs cīnās droši vien ar karpu, nē? Diemžēl, jā. Tā, skaita ziņā. Man 12, tev 11. 11. Viena zivs. Izmēra punkts gan ir pie Artūra. Bet pasties, reku arī šinīs visos ķerās, reku Jā. sakņauks kaut kāds. 8,200? Jā, 8,200. klasika. Yes! Nemok, lietas maisiņā. Maisiņā? Jā. Kā tur bija? Skaudīgi Latvija. Nē. Un Viss. tālūk. Es šito Ej, spēli vairs Tu nespēju. ej raudāt? Man plus 2 zivs. Man 12. Cik tev? 10, jā? Bet māziņi.
Redzēji, man jau no kuģa copē. Karūsa. Nu, vairs jau neskaitās. Oho! Jau, es esmu karūsa atvilcis stočku. Bet tu jau teici, ka tev ir sīkrets. Sikrets? Bet es to sikretu nepielietoju. Nepielietoji? Uz boiliņu. Bet es tagad uzliku mazāku. Nu, nevis uz boiliņu, uz vafterīti. Un, jā, kur vēl viena? Ding, ding. Smukas, nepasties, kad lāpst. Nu, ko viņi pumpa kaut kā? Vai, jā, kaut kas Izspied. nesmuka. Nu ko, šodien Finišējam. Rekord skaisti pēdējā zīltiņa. Tā radats acīs līdz. Tā radats acis. Bet tas arī jāmāk. 16, skaita ziņā. Sadalam punkts. 1. Lielākā zivs 8,200. Jādod gods. 2 punkti tev. 3. Man 1. Sugas. Man 2. Karpa un karūsa. Punkts man. 3. 2. Un par pirmo zivi. Nu, mums tur tā paigās diskusijas. It kā Artūrs noķēra, bet mēs vēl nebijām vienojušies par kaut kādu starta momentu. Nokancelēju, ja? Pagaidām rezultāts 3-2. Klasika. Nu, spraigā cīņā piekritīs. Nē, bija forši. Tur vienā brīdī 7 plus bija tev zīves. 10-3 pa nakti bija. Jā, tad Tu stipri no rīta. uzrāva augšā līdz 2, tad bija vairākas reizes bija 1-1, 1-1, 1-2, 2-1, tad mainījās. Baigi forši, jā. Nē, forši bez iespringuma ar tādu kaut kādu mačošanās garšu. Ka nav tā vienkārši atbrauc, uzsetojās, jā. Sēž skrolē telefonu. Īstenībā ir bišķiņ nogurums, bet ir tāda cita veida enerģija. Kaut ko tu atdod un ar kaut ko uzlādēji. Jāatgādina, ka jums vēl arī ir 2 punkti jūsu rīcībā. Jāraksta komentārs, par kuru. Tu lītās būtu. Ja jūs nezināt, par ko balsot, droši rakstiet Artūrs. Tad mēs dalām balsu uz pusēm. Brauciet makšķerēt, ķeriet un atlaidiet. Starp citu šāds te foršs cepurītis ar ķer un atlaid simboliku for Karpers EU. 4 Karpers EU. Veikalā var iegādāties, pasūtīt un nāciet bariņā. Paldies tev, Ecīgi. Bija forši. Paldies jums, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā reizē. Čau! Čau!